Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Džoisas Maieras kalpošanas draugiem un partneriem. Es jūs lūdzu, sāciet domāt par to, ko jūs darāt. Un nerīkojieties vienkārši emociju vadīt. Nedariet to, ko dara visi pārējie. Sekojiet savai sirdī, esiet svētā gara vadīti. Mums šeit ir dažas butaforijas, un es vienkārši turpināšu sludināt savu tēmu, jo es mācīšu par aizbērtajām akām. Un es saprotu, ka šobrīd tas varbūt jums nešķiet diezko loģiski, taču ļaujiet man iesākt ar to, ka vecās derības laikos viens no veidiem, kā ienaidnieki cīnījās ar Izraēlu, bija nākot un sametot akmeņus viņu akās. Tādējādi aizbarot tās, lai viņi nevarētu dabūt ūdeni. Bībelē ir teikts, no jūsu vēdera nāks dzīvā ūdens straums. Taču var gadīties, ka jūsu aka ir aizbērta. Un ja tas tā ir, tad nekas daudz vai varbūt pat vispār nekas no labā netiek cauri. Varbūt jums tas ir, taču tas nespēja izlausties no jums un tas nespēja īsti nevienam palīdzēt. Lai to saprastu, jums būs vajadzīga laba iztēle. Man tas ienāca prātā pēdējā mirklī un Mets to visu salika kopā pusotras dienas laikā. Un tā, šī ir aka, kas tā nu ir sanācis, ir miskaste. Un šie akmeņi būs tās lietas, par kurām es šodien mācīšu. Vismaz lielākā daļa no tiem. Vienkārši izmantojiet savu iztēli. Mēs iztēlosimies, ka tur lejā ir jūsu garīgais cilvēks. Mēs vienkārši teiksim, mēs teiksim, ka tas ir gars, jo viņš ir visdziļākais. Gars ir mūsu dziļākā daļā, un tieši tur ir visas labākās lietas. Redziet, wow, kad esat piedzimuši no jauna, tad pilnīgi viss labākais, kas Dievam ir, tiek lejuplādēts jūsos. Un, piemēram, gara augļi ir jūsos. Mīlestība ir jūsos. Jūsu gars ir dzīvības pilns, taču mums ir jātiek galā ar augsni. Un mūsu augsne, varētu teikt, ka tā ir starp mūsu garu un pasauli. Dievs grib, lai tās labās lietas, ko viņš mūsos ir ielicis, nāktu uz āru. Lai tās kļūtu par svētību priekš citiem. Saprotiet, ir forši nākt uz draudzi un sacīt slāva Dievam, taču, ja cilvēki nespēja redzēt Jēzu caur tevi, tad citiem tas nekādu labumu nenes. Un ja Dieva vienīgā vēlme būtu bijusi vienkārši mūs izglābt, nedomājot par to, ka mēs pozitīvi ietekmējam vēl citus, tad mēs vienkārši tiktu glābti, un viņš mūs momentāli paņemtu uz debesīm, lai mums te vairs nav jātērē laiks. Taču katrs no mums šeit ir mērķi, vai jūs to saprotat? Tev ir mērķis, un tavs mērķis ir ļaut gaismai spīdēt caur tevi un sadarboties ar Svēto garu. Sākot no mirkļa, kad piedzim no jauna, līdz pat mirklim, kad atstāsi šo zemi un dosies mājās, lai būtu ar to kungu. Sadarboties ar Svēto garu, ļaut viņam dziedināt un atjaunot tavu dvēseli, lai visas labās lietas, kas ir tevī, spētu izlausties caur tavu dvēseli, kas ir tavs prāts, tava griba un tavas emocijas, un kļūtu redzams pasaulē. Tev nemaz nebūtu jāstāsta citiem tas, ka esi glābts. Viņiem vajadzētu tev prasīt, kāpēc tu esi savādāks. Amen. Un tieši tāpat kā ienaidnieks aizbēra izrēliešu akas, tā arī velns dara visu iespējamo, lai aizbērtu mūsu akas. Viņi meta visāda veida drazu akās, un to pašu mēģina mums darīt arī velns. Viņš cenšas mest netīrību un drazu mūsos. Tas varētu simbolizēt pasauli un pasaulīgos ceļus. Un tas ir tas virziens, par kuru mēs runāsim. Es gribēju izklāt šo pamatu, lai jums būtu vieglāk saprast domu. Lai plūst. No jūsu vēdera plūdīs dzīva ūdens straumes. Nes cik daudz no mums šeit, un arī starp tiem, kas skatās pa televizoru, jūtas sausi. Un tā it kā kaut kas, kas nav pareizi. Vienkārši nav labas plūsmas manā dzīvē. Ziniet, kad ir pareizā plūsma, viss dzīvē kļūst vienkārši.
Vienkārši. Es šodien esmu pareizajā plūsmā, es jūtos komfortabli, es jūtu vieglumu. Es necīņos un nepūlos sludinot šo tēmu. Un daļai tas ir tāpēc, ka es neļauju ienākt netīrumiem un akmeņiem manā dvēselē. Jo vai redziet, es zinu, ka ja nākšu te augšā ar nepiedošanu sirdī, tad, lai gan Dievs manī ir ielicis labus vārdus, ko sacīt jums, tie izskanēs no manis, taču tie nebūs pārklāti ar to svaidījumu, kas tiem ir nepieciešams. Un bez svaidījuma, lai gan jūs tos dzirdēsiet, taču tie nespēs jūs ietekmēt. Tas ir interesanti, ka divi dažādi cilvēki, divi dažādi sludinātāji var sludināt pilnīgi vienu un to pašu tēmu, taču vienā gadījumā jūs vispār neko nesaprastu, bet otrā gadījumā jūs dzirdētu dzīvi mainošu vārdu. Tāpēc nav runa tikai par vārdiem, bet gan par svaidījumu, kas ir par cilvēku, kas runā. Lūk, tas atstāja reālu iespaidu uz tavu sirdi. Svaidījums, protams, ir dāvana no Dieva. Taču domāju, ka var droši teikt, un es ceru, ka jūs to pareizi sapratīsiet, ir cena, kas par to jāmaksā. Mums nav tā privilēģija dzīvot tā, kā dzīvo pasaule. Man prieks, ka esat par to sajūsmā. Bībelē ir teikts, izejiet no viņu vidus un esiet nošķirti. Tas nekādā gadījumā nenozīmē to, ka mums jāuzvedas tā, it kā mēs būtu labāki par visiem citiem, un jūs pat nenonāksiet kontaktā un nerunāsiet, un pat sviestmaizi neapēdīsiet kopā ar neticīgo. Bet es to redzu šādi. Mums ir jābūt kontaktā ar neticīgajiem, jo, ja mēs nošķiramies no viņiem un slēpjamies savās kristīgajās aprindās, tad mēs nekad nespēsim atstāt iespaidu uz kādu no viņiem, bet mums ir jāpārliecinās par to, ka mēs iespaidojam viņus, taču neinficējamies no viņiem. Amen? Tad Jāņa 7, 37 un 38 beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. Tās straumes ir viņos, un tām vajadzētu plūst no viņiem ārā. Tāpēc ļaujiet man jums uzdot jautājumu, kas plūst ārā no tevis? Vai plūst ārā dzīvais vai mirušais? Ziniet, Dievs man pagājušajā nedēļā divreiz vai pusotrā nedēļā 2 reizes norādīja uz manām kļūdām. Un patiesībā sakot, man tas patīk. Man patīk, ka Dievs norāda uz tām lietām, ko es daru nepareizi. Tas man neliek justies slikti. Es tik tiešām saprotu, ka Dieva pārmācība norāda uz viņa mīlestību. Es esmu tik ļoti pateicīga par to, ka viņš mani nepamet vienu un neļauj man akli palikt manās dzīves kļūdās un nepilnībās. Tāpēc jums nav jājūtas vainīgiem mirkļos, kad Dievs jums norāda uz to, ka kaut kas jūsu dzīvē nav pareizi. Jums vienkārši ir jāpiekrīt. Sakiet paldies, ka viņš jums to atklāja. Lūdziet, lai viņš jums palīdz to izmainīt, jo bez viņa jūs to nespējat. Amen. Un ja jūs no jauna krītat, tad celieties augšā un mēģiniet vēlreiz. Un ja jūs atkal krītat, celieties no jauna un mēģiniet vēlreiz. Un Dievs redz jūs patieso sirds vēlmi, viņš jums palīdzēs. Respektīvi, es dabūju no Dieva par to, ka kritizēju citus cilvēkus un runāju par tiem. Ne jau visus, bet saprotiet, mums ir savi cilvēki, kas reizēm gribas nolaist tvaiku. Un es nolaidu tvaiku bišķiņ par daudz. Un saprotiet, jūs reizēm burtiski ievelk tādās sarunās. Varbūt jūs pat negribat to runāt, bet jūs ievelk tādā sarunā. Es to pieņēmu un veicu zināmas izmaiņas, taču tad pirms dažām dienām es atkal dabūju no Dieva par to, ka es esmu nepacietīga. Un pie sevis nodomāju, ak, Jēzu. Jo redziet, tā vienmēr ir bijusi iespējams man lielākā kļūda. Es gribu, lai cilvēki kustas tādā ātrumā, kādā es gribu, lai viņi kustas.
Saprotiet, es vienkārši nevaru ciest, kad cilvēki dīki vazājas apkārt. Vienmēr nākas gaidīt, kad nu beidzot viņi kaut ko sāks darīt. Es neesmu nepacietīga attiecībās ar Dievu, jo esmu sapratusi, ka viņa laiks ir pareizais laiks, bet runa ir par cilvēkiem. Cik daudz no jums zina, ka mums viss sanāktu tik labi, ja tikai nebūtu cilvēku? Džons Ortbergs nu pats sarakstīja grāmatu, kas saucas Tu man patiktu daudz labāk, ja būtu līdzīgāks man. Dievs grib, lai mēs esam pacietīgi pret cilvēkiem, pacietīgi attiecībā uz viņu nepilnībām un vājībām, paturot atmiņā to, ka mums visiem ir savas nepilnības, ar kurām apkārtējiem ir jāsadzīvo. Es zaudēju pacietību. Piemēram, vakar. Es biju vienas nodaļas attālumā no tā, lai pabeigtu lielu redakcijas darbu pie grāmatas, ko sarakstīju. Un tur biju es, mans redaktors un arī grāmatu izdevējs. Viņi bija apskatījuši grāmatu, izteikuši savas atsauksmes, un es to visu apkopoju. Tas ir pats pēdējais, kas jāizdara. Grāmatā ir 25 nodaļas, un es biju pie 24. Es tikko pabeidzu 24. un man nācās paņemt nelielu pārtraukumu, jo kāds atnāca pie mums uz mājām, un kad es atkal ķēros pie redakcijas, visi mani labojumi bija pazuduši. Ziniet, tādas lietas padara vai traku, ja esat rakstnieks. Un jūs saprotiet, es nepārāk labi māku apieties ar tehnoloģiju, tas nozīmē, ka man kādam jāzvan. Un tad, protams, pirmais cilvēks, kam es zvanu, nav mājās, taču viņš ir vienīgais, kas kaut ko saprot no šīm lietām, un tad tu zvani kādam citam, un tā nu es vakar izgāzos. Lai nu tur vai kā, viss tika atrisināts. Mans dēls ir tehnisks cilvēks, viņš atnāca un visu sakārtoja. Es vaicāju, kā tu to izdarīji. Viņš atbildēja, tu nemaz negribi, lai es tev to stāstu, jo nākošais, kad tas notiks, tu tik un tā mani atkal sauks un pati to neatcerēsies. Cik daudz no jums saprot, ko es saku par nepacietību? Nu, piemēram, mums taču visiem patīk tehnoloģijas, kas mums ļauj visu saņemt ātri. Taču, ziniet, mēs mēdzam pazaudēt pacietību, ja nākas braukt 3 minūtes cauri zonai, kurā nav labs mobilā tīkla pārklājums. Es nezinu, kas notiktu, ja mums nebūtu mobilo telefonu 2-3 dienu garumā. Iespējams, ka pasaule apstātos. Ne viss, kas no manis nāk, ir perfekts. Bet es gribu, lai Dievs turpina man uzrādīt tās lietas, kas vēl ir jāizmaina. Un šī ir viena no lietām, mums jāsaprot, kas mēs esam Kristū. Un Dievs šīs lietas mums atklāja tikai un vienīgi caur savu mīlestību. Tas ir pateikts gan Atklāsmes grāmatā, gan arī vēstulē ebrejiem. Dievs mīl tos, ko pārmāca. Tātad viņš mums norāda uz kļūdām, kā teikts Atklāsmes grāmatā, izejot no viņa milzīgās mīlestības pret mums. Un es tad esmu domājis, vai tu varētu mani mīlēt nedaudz mazāk? Tikai nedaudz, bet ja jūs zināt, kas jūs esat Kristū, tad mirklī, kad Dievs jums kaut ko uzrāda, jūs neizjūtat nosodījumu. Jūs varat priecāties, jo zināt, ka viņš to dara tikai tāpēc, ka viņš jūs mīl un zina, ka tas jums palīdzēs. Nu taču, tas jums palīdzēs kļūt par laimīgāku un mierpilnāku cilvēku. Kas tad plūst ārā no jums? Psalmi 46, 4 un 5 ir teikts, taču Dievu pilsētu iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņa svētnīcu, kas visaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamata negrīļosies, Dievs tai palīdz jau rītam austot. Dievs dzīvo savas draudzes vidū, un viņš dzīvo ikvienā ticīgajā. Tas iet pāri par prāta spējām. Es par to domāju un saprotu, ka tā ir patiesība, taču man šķiet, ka nekad nespējuši pilnībā aptvert, ko īsti tas nozīmē. Kad Dievs saka, viņš dzīvo mūsos, ka mēs esam viņa mājvieta. Vai jūs spējat to aptvert? Dievs dzīvo tevī.
Viņš teica saviem mācekļiem, es sūtīšu citu aizstāvi. Līdz šim viņš ir bijis ar jums, bet vēlāk viņš būs jūsos. Svētais gars dzīvo jūsos, un es domāju, ka ja mēs spētu paturēt atmiņā to, ka Dievs ir tepat ar mums ik brīdi, un ka nekas viņam nav apslēpts, viņš dzird katru vārdu, redz katru darbību, varbūt tas mums liktu uzvesties kaut nedaudz labāk. Jā. Viņam vajadzētu plūst no mums. Un kad viņš plūst, tad tas padara mūs priecīgus un iepriecina arī citus. Tāpēc lūdzu, ja būsiet man līdzās, ieprieciniet mani. Paldies! Atklāsmes grāmata 22.1. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un jēra goda krēsla. Mums daudz vairāk vajadzētu domāt par to, kas plūst no mums ārā, nevis par to, kas nāk mūsu virzienā. Vienā no dziesmām, ko šodien dziedājam, bija teikts, es nedzinos tikai pēc svētībām. Es gribu tevi manā dzīvē. Mums daudz vairāk vajadzētu domāt par to, kā būt par svētību priekš Dieva un priekš citiem, nekā par to, kā dabūt svētības sev. Un mums vajadzētu fokusēties uz došanu, nevis uz saņemšanu. Amen. Nevienam cilvēkam draudzē, ja viņš tik tiešām saprot, ko Kristus priekš viņa ir izdarījis, un viņam rūp citi cilvēki, nebūtu jātiek pierunātam uz došanu. Nu labi, 3 tādi cilvēki mums te atradās. Mirkļos, kad kāds māca par došanu, jums vajadzētu skaļi saukt, aplaudēt un priecāties, jo es jums pateikšu, dot citiem līdz došanas salauzīs alkatību un egoismu. Varbūt sākotnēji došana būs kā lēmums, kuru pieņemat, taču jūs nonāksiet līdz punktam, kurā jums patiesi patiks dot, un jūs meklēsiet iespējas, kur dot. Mums vajadzētu būt tiem, kas iedrošina citus, nevis vienmēr gaidīt, ka kāds iedrošinās mūsu. Fokusējieties uz to, kā būt par svētību, nevis kā saņemt svētību, kā dot finanses, nevis kā saņemt finanses, slavējiet, nevis gaidiet uzslavu. Amen. 1. Mūzes grāmata 26.15. Visas akas, kādas bija izrakuši viņa tēva kalpi, viņa tēva Ābrahama laikā, filistieši aizraka un aizbēra ar zemi. Mēs vienkārši teiksim ar drazu. Mēs paliekam garīgi stipri tad, kad mēs neielaižam pasaulīgās lietas mūsu dzīvē un paliekam piepildīti ar Dievu. Velns nepārtraukti mēģina mest drazu mūsu akās. Aizbērt jūsu aku nozīmē iegūt uzvaru pār jums. Pat Izraēls mēģināja aizbērt savu ienaidnieku akas. Ne tikai ienaidnieki mēģināja aizbērt Izraēla akas, bet arī Izraēls mēģināja aizrakt ienaidnieku akas, jo viņi zināja, ka aizrokot akas, viņi gūs uzvaru. Tāpēc pirmkārt, faktiski viņi mēdza mest akās arī akmeņus, un reizē viņi pārklāja zemi ar akmeņiem, lai nekas nespētu augt. Vecās derības laikā viens no veidiem, kā nogalināja cilvēkus, bija nomētājot tos ar akmeņiem. Tāpēc mēs parunāsim par akmeņiem, kurus velns mēģina mest mūsu akās. Un pirmais, par ko mēs runāsim, būs nepaklausības akmens. Nepaklausība. Es saprotu, ka jums droši vien tas nav aktuāli, bet varbūt jūs varat iedomāties kādu, kam tas būtu jādzird. Es arī saprotu, ka nevienam no jums nebūs aktuāls rītdienas dievkalpojums. Man droši vien nevajadzētu jums jau no paša rīta teikt, par ko tas būs, bet ja nu jūs domājat, ka jums tas nav vajadzīgs, tad vienkārši ziniet, rīt es sludināšu par sautīgumu. Lūk, kāpēc? Tāpēc, ka jūs nevarat būt gan laimīgs, gan sautīgs vienlaicīgi. Uzmeklējiet visus sautīgos kristiešus, kurus jūs pazīstat,
un paņemiet viņus rīt līdzi uz dievkalpojumu. Nu labi. Velns dara visu, lai mēs būtu nepaklausīgi. Upe neticēs bez paklausības. Un es jums teikšu, ka tā ir viena no svarīgākajām vēstīm, kas mums ir jādzird šajā laikmetā. Mēs dzīvojam tumšā vietā, kas ik brīdi kļūst tumšāk. Un viens no iemesliem, kāpēc paliek tumšāks, ir tāds, ka arvien vairāk un vairāk kristiešu ir notušējuši savas gaismas, ja tās vispār vēl ir ieslēgtas. Amen. Jesajas 48:18. Kaut jau tu ievērotu manus baušļus, tad tava labklājība būtu kā straumi un tava taisnība kā jūras viļņi. Paplašinātajā Bībelē ir teikts, ja vien jūs būtu klausījuši maniem likumiem, tad jūsu miers un labklājība būtu kā plūstoša upe. Vai jūs to dzirdat? Ja vien jūs būtu klausījuši maniem likumiem, tad jūsu miers un labklājība būtu kā plūstoša upe. Pēc tam, kad es sarakstīju grāmatu par visām 31 Salamana pamācību nodaļām, un es priecājos, ka es to izdarīju, jo tās manī burtiski iesakņojās. Tā vēsts, kas ir Bībelē no sākuma līdz galam, patiesībā ir šāda: dari to, ko es tev saku, un tava dzīve būs brīnišķīga. Uzvedies kā muļķis un ignorē manis sacīto, un tu piedzīvos visa veida problēmas, kādas rada grēks. Es lieku jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu, tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Es jūs lūdzu, ieklausieties taču. Sāciet domāt par to, ko jūs darāt. Un nerīkojieties emociju vadīt. Nedariet to, ko dara visi apkārtējie. Sekojiet savai sirdī. Esiet svētā gara vadīti. Un pat ja jūs esat vienīgais cilvēks no visiem zināmajiem, kas cenšas rīkoties tā, kā kristietim būtu jārīkojas, jūs taču zinat, ka reizēm, ja patiesi uzvedīsieties kā kristietis, pat daudzi citi kristieši var no jums novērsties. Cik daudz no jums domā, ka mēs pārāk daudz izējam uz kompromisiem, lai saglabātu savus draugus? Vai zināt ko? Patiesību sakot, jūs viņiem tik un tā nemaz diezko nerūpat. Iedomājieties, cik daudz cilvēku sabojā savu dzīvi, cenšoties palikt, cenšoties noturēt savā dzīvē kādu, ko tie mīl, lai gan tas cilvēks nedara neko citu, kā vien kontrolē un manipulē ar viņiem. Un spiediena laikā, kad viņus patiesi vajag, viņi tāpat nebūs līdzās. Sekojiet Dievam, viņš jūs nekad nepametīs un neatstās. Un viņš ir draugs, kas turās ciešāk par brāli. Paklausība rada miera upes un taisnuma viļņus. Kad mēs paklausām, Dievs sakoja visus mūsu ienaidniekus mūsu vietā. Jūs taču zinat raksturvietas, ko mēs citējam. Mēs citējam pusi no tā, kas rakstīts Jēkab 4:7. Stājieties pretī vēlnam, un viņš beigs no tevis. Bet tas nav viss, kas tur ir rakstīts. Tur ir teikts, padodieties Dievam. Stājieties pretī vēlnam, un tad viņš beigs no tevis. Mums nav garīgā spēka, lai stātos pretī vēlnam, ja vispirms neesam padevušies Dievam. Tas arī ir jūsu spēka avots. Man patīk šī vēsts. Vai jums arī patīk? Otrā Mūzes 23:22. Bet ja tu klausīsi viņa balsī un darīsi visu, ko es teikšu, tad es būšu ienaidnieks taviem ienaidniekiem un pretinieks taviem pretiniekiem. Wow! Es gribu, lai Dievs ir ienaidnieks maniem ienaidniekiem. Mēs esam svētīti, ja paklausām, un mēs zaudējam svētību, ja nepaklausām. Vai ziniet, cilvēki mēdz teikt,
Bet jaunās derības laikā Dievs nesvētīs, Dievs nenolādēs tevi. Viņš nav tāds Dievs. Vai ziniet ko? Jā, Dievs mūs nekad nenolāda, taču mēs paši ejam lāstā. Viņš teica, es lieku tavā priekšā izvēli, svētību un lāsts. Ja darīs to, ko es tev saku, baudīs svētību, ja nepaklausīs, būsi zem lāsta. Taču nekur nav teikts, ka Dievs tevi nolādēs. Tas ir atkarīgs no tavas izvēles, mēs paši to nosakām. Un es nesaku, ka pilnīgi visas sliktās lietas, kas ar jums notiek, vai arī katra sīkā neveiksme ir jūsu vaina. Tas nebūtu nav tas, ko es saku. Velns ir dzīvs un darbojas šeit uz planētas Zeme, un lietas mēdz notikt. Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyce Maiers kalpošanas draugiem un partneriem.